Esiet sveicināti valsts svētkos 4. maijā. Šis ir speciāli izlaidums. Mēs esam sapucējušies prieka krāsās, kā redzat. Un mēs šoreiz ar Valdi, drīzāk Valdis, nolēma, ka mēs varētu tā nedaudz ņemot vērā, ka ir valsts svētki, paskatīties un salīdzināt laikus. Jo ko tad vēl citu var darīt, tā teikt, ja kas negodā vēsturi nākotni neciena, ja, kā mēdz teikt. Un paskatīsimies laika posmus, piemēram, 1990. gads līdz 2026. 36 gadu nogriezni. Salīdzināsim dažus sporta veidus, gan tur, gan tagad. Pārsvarā jau droši vien teiksim, ka ir sūdīgāk. Valdi. Ne visur, bet, kā saka, ja mēs kļūdamies kaut kur stipri, lūdzu, piedodiet, labojiet mūs, bet es domāju, ka ir vērts parunāt, lai mēs saprastu, kur mēs šobrīd esam. Un tātad 90. gads un 2026. 36 gadu nogrieznis. 4. maijs šodien. Kur tu biji pirms 36 Nē, es pabeigšu, kur tu biji? Tu biji 8 gadi, ja? Es rēķinājos, es 3. klasē. 3. klasē, Salcgrīvā. Jā. Tu atceries to dienu, kad tu atbrauc Latvijas ceļu mētāju basketbolu? Nē, es domāju, kad tika pieņemta šī deklarācija. Neko neatceries. Tu atceries, kur tu biji 3. klasē? Es sēdēju šeit pirmā... labi, es tev prasu tā teorētiski. Es neatceros, normāli. Tā ir laba atbilde, nevis es nezinu. Jā, nē, es nezinu, es atceros, es skolā paskatījos. Lūk. Bet, kur es biju vecīt? Es biju Daugavas sportnamā, spēlēju Latviju pret Bulgāriju. Latvijas izlase toreiz spēlēja, un es tev stāstīšu kāds moments. Apstādina spēli, un šitas... Komentētājs, kas spēlē, viņš citādāk savu. Komentētājs ir tas, kas televīzija... labi. Tas, kas apstādināja spēli, un pateica, kad ir pieņemta deklarācija, ka mēs esam neatkarīgi valsts. Ko jūs metāt bumpi malas uz ģērbtuviem? Nezinu, un tur bija... Man liekas, ka himna nospēlēja pat. Vai kaut kas bija, bet bija tāda baigā sajūta, un es tā stāvēju, es domāju, kaut kas interesants. Bet bija tāda lieta, jā, bet, kas bija baigi vēl interesants, tad notika vakarā afterpartijas. Pēc tam spēles? Viesnīca Rīdzen. Slavena Rīdzene. Nē, viesnīca Rīdzene. Jā. Tur toreiz baigi labos dzerveņu kokteļus taisīs fīzītes tāds, jā. Fīzītes? Tas bija, tur bija visi vecie šitie bārmeņi, kur forši taisīja. Un tad tur es atnācu. Un kas tur radās? Tur radās klubs 21. Un nākotnē Latvijas ceļš. Tajā vakarā. Tāpēc, ka bija Induls Bērziņš, Jānis Krūmiņš, kas arī, un es trietā nolēmām, davai taisam kaut kādu klubu, jaunu valsts, jaunu kaut kas. Un tā aizgāja, izveidojās klubs, pēc tam Latvijas ceļš partija, tā kā man 4. maijs priekš manis bija diezgan tāds saviļņojošs un ar rezultātu. Tā kā, bet 36 gadu baigais noliesnes. Baigā vēsture bloks man stāv. Jā, tā kā ļoti daudz varbūt ir pat nezinu par to, ka tas tā ir bijis. Un tu, baigi interesantais sastāvs. Mēs 3, tā kluba 21 bija 21 cilvēks. Un tur bija tā, ka 3 paraksts bija jādabū, tad tu varēji klubā uzņemt tikai no kluba 21. Tu nevarēji tur. Un tur bija tā, un mēs bijām 4. Kā tu domā, ar sportu bija saistīts cilvēks. Arī cilvēks bija viceprezidents vēl viens. Vajag interesanti. Viceprezidents kam? Arī klubam 21. Mēs bija Jānis Krūmiņš bija prezidents, tad bija Induls Bērziņš, kas ir ārlietu ministrs. Kā es varu zināt? Es un Bļugers. Tēvs Teodoram Bļugeram. Jā, tā kā, vēstur, cilvēki, kas droši vien interesanti, daudz, kas mūs skatās, vispār nezinu, kad vēl nebija piedzimuši. Es izrauju šo naglu no mūsu padomju vēstures. Jā, un liekas par to. Bet kas bija vēl interesantākais? Un iedod tev. Ka lietuvieši jau tad bija pasludinājuši. Jau pasludinājuši. Un vēl interesantākais, viņi bija no PSRS čempionāta izstājušies. Žalgiris. AVF spēlēja. Viņi pateica, ne, mēs nespēlēsim. Ko tu ar to gribi pateikt? Es gribēju pateikt, ka mēs... Un Vefs tajā gadā dabūja bronzas medaļas. Jo Kalevs dabūja zeltu, Pēterburg, man liekas, 2. Mēs viņiem CSK, man liekas, 3. vietu. Tā lietuvieši atkal. Jā, un 90. gadā, un neviens nezināja, ka 91. gadā, teiksim, būs jau pilna neatkarība. Tad jau 90. gads bija tāds, mēs PSRS sastāvā kaut ko neatkarīgi darīsim.
Bet tas, ka mēs atdalīsimies, par to ir runa negaida. Nu, to mēs arī novēlam, ka daudz lietas notiktu arī pēc iespējas drīzāk tagad saistībā. Tā kā tas sajūtas 90. gadā bija, un es domāju, sen vajadzēja tos svētkos svinēt, tāpēc, ka tas bija lūzuma punkts. Labi, Visā Latvijas vēsturē. Tāpēc arī visādi tie nosaukumi galdot un vispārējais. Bet, ja mēs tā paskatāmies nogrieznī Lietuva, Latvija, tādu ļoti lielos galopos lēkājot, ka Lietuvas sports no tā līdz šim, ja mēs salīdzinām, ar ko Lietuva var lepoties? Kas tam viņam ir tikai basketbols? Es pateikšu tā, ka Lietuvā baigi interesanti bija. Mēs tomēr kaut kā vēl bijām, kā saka, vēl kontaktā, ja? un kaut kā darbojamies. Lietuva gāja ekonomiski aiz mums stingri aiz mums, viņiem bija sociālisms, viņiem bija sociālisti pie vārs, viņiem vispār. Bet basketbolā bija sporta ministrs, bija Rimas Kurtinaits. Viņš vēl aizvien bija stūrs kaut kur. Nē, viņš ir izlastēnies. Un iedomājies toreiz, zin kādu politiku, visu, un viņi atnāca kaut kāds jauns tur, es neatceros prēmiju, un Jovaiš bija parlamentā, basketbols tur bija pilns. Un tad Rimas teica tā, viņš saka, tā, budžets ir budžets, sporta, viņš saka, 90% basketbolam pārējo, lai 10% sadala. Tu iedomājies, Latvijā tāds būtu iespējams variants. Galvu noraut. Nē, bet es arī zinu, kāpēc, piemēram, Lietuvā, labi, Kauņa jau tā laikā bija, nevar tā teikt, atvainojiet lietuvieši, bet tāda bandīta pilsēta tur. Tā bija kara apgabals, tāpat kā Rīga. Jā, tāpat tur, tāpēc Žalgiris tur, bet, piemēram, Paņeveži bija arī bandīta pilsēta, otra, viena no lielākajām. Tur visu, tāpēc, ka Baņģugām patīk regbijs, tur iegļūt visu regbijā. Un pilsēta, kur ir regbijs, Daugavpilī Speedways. Jā. Un mums bija filmēšana, tur aizbrauc tur, un tad pienāk filmēšanā klāt Džeks, tāds gados jau, un visi sveicinās, domāju, kaut kāds vietējs dominieks, bijušais bandīts, lielākais bandīts, braukāja tikai vieni ar žiguļiem, otrā kaut kādiem osičiem, tur nevarēja satikties, viņš ir bijušais, tā kā apmēram, es nezinu, kas mums būtu salīdzinājumā, kurš visu naudu ieguldījis regbijās, attīstīs sportu. Mums jau arī bandīti ieguldīja hokejā. Past jau visu to labi izstāstīja, kā tas Riks Briks un viss te bija. Par to mēs līdz tam tiksim. Tā kā nevaram pārmest lietuviešiem, bet es domāju, ja mēs valdi salīdzinām Latvijas sportu kopumā pret Lietuvas sportu šajos 36 gados, mēs esam kopumā augstāk. Ja nerunājam par basketbolu, mēs arī basketbolu jau esam piedzinuši, bet mums ir hokejs. Labi, futbolā viņi ir augstāk. Viņi zemāk. Reitingā ir zemāk, kaut gan viņas Žalgiris, viņiem bija bronzas pēc čempionāta, viņiem futbols bija. Labi, viņiem tur peldēšana olimpiskās, bet ne viņi slēp. Bet viņi ir lielākie, viņiem ir, bet, nezinu, tu zini, es vēl neesmu tā salīdzinājis Latviju, Lietuvu, kur ir pēc medaļām, bet kaut kur esam turpat. Jā, neteikt, nav tā kā ekonomikai. Nē, tur mēs izraušies. Bet es te pašā laikā, mēs tur nevaram pieminēt tikai, nerunāsim par Siguldas trasu vai ko, bet arī florbolā mēs esam augstāk par viņiem. Stipri daudzos sportveidos mēs atceries, ir olimpiskie sporta veidi un olimpiskās medaļas, ko florbolu, paņem vēl šito 3x3 basketbolu. Nē, bet mēs runājam par komandas sportveidiem, lieliem. Labi. Mēs pārējām pie vēstures. Jā, mēs salīdzinājām, kur mēs esam drusku labāki. Sportā ir vairāk enerģijas nekā upē. Gribi iegūt vairāk? Peldi pret straumi. Upe nesa ozoliņu ar visām bitītēm. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Labi, Dinamo Rīga un VF Rīga. Tāda 90. gadā, kur bija? Dinamo Rīga. VF izcīnīja bronzas medaļu tajā gadā. Dinamo Rīga arī bija sudrabs tur kaut kur ļoti tuvu. Bet visā lielajā. Bet tur jau PSRS čempionātā. Jā, PSRS čempionātā. Un baigi interesanti tas, ka Dinamo Rīga bija tāds projekts, kurā krievalodīgi bija vairāk nekā, rēķina, ka 50% bija Rīgā krievu un latvieši. Jā. Bet tas hokejs bija tīrais krievu sporta veids Dinamo Rīga, bet arī gāja latvieši fanoja. Veids, ka sporta pils. Bet jā, uz Rīgas, sporta pilī spēlē arī VF. Jā. Mēs arī spēlējām uz grīdu uzlika, ne man grīdu, bet Ķekavā bija uztaisīt grīdu, mums bija PSR, un tad Imants Pļaviņš stāstīja, kad pirmajā, kad tūr bija, tūrēs spēlē, 6 komandas atbrauc,
viņš saka, biļetes pieprasījums bija uz 150,000. Biļetes var izdot 3,000. Tad tu iedomājies, kā uzņēmumi, kur uzņēmumi, kādreiz pieprasījumi deva uzņēmumu. Jā. Un vienkārši tur attiecīgi varēja izdalīt, jo tur bija 5,000, tur vēl blaķņiki un maķņiki un kas tik tur nebija. Bet tur tiešām, tur bija, mēs viņiem to CSK 26 punktu. Tur Žalgiris spēlēja pret VF. Tur pilns viss. Tā bija. VF tajos laikos bija latviešu komanda. Es nedomāju, ka Krievi nāca, varbūt ļoti mazs procents nāca uz spēlēm. Bet hokejā, mēs zinām tikai krievu valodu un arī te Gunters Pasts par Rīgas Dinamo laikiem un ģērbtuvēm un visām šitām lietām es stāstīju. Bet kas ir interesanti? 92. gadā viss pazūd komandas. Viena un otra. Dinamo Rīga pazūd un pazūd. Un tad sākās hokejā Pārdaugava, Niks Briks. Pat kad tu saki, bandīti uzturēja hokeju. Bet Valdi, vai nav tāpēc, ka Vefs... Ļeskaus atceries bija tāds. Bet varbūt Vefs pazūd, tāpēc, ka Rūpnīca un visi iet cieti, tur no Vef bija skaidrs, kad viņi asimilējās Latvijas basketbola līgā. Visa komanda tur bija izņemot man liekas, kur vēl kaut kas, bet es jau tad nespēlēju. Un tad bija tā, ka tas Vefs pazūd, bet tur tas gājiens, ka Igors, tā kā viņš diskulcēja un viņš iznāca uz laukumu, to komandu noņēma, un tad tas bija iemesls tāpēc, lai tā komanda vienkārši izjūk. Un līdz ar to bija baigā kļūda. Es arī no savas puses atzīstu, ka vajadzēja vienkārši to Vefu paņemt jau tādu zem brocēniem. Kā vārds. Vefs tomēr viss zināja, un tad varbūt arī tā vēsture būtu turpinājusies kaut kādā formā. Redz, Žalgirim bija grūtāki laiki, vēl kā Vefam, un viņi tāpat tur, es atceros, kā viņi tur mocījās un kādi laiki. Bet atnāca tāds Krievu viens ebreju tautības, Kalmanovičs ieguldīja tur miljonus un to Žalgiri pacēla. Bet mēs runājam pirms raidījuma par hokeju dinastiju, hokeju laiku Padomju Savienībā, kad bija Dinamo, kad par tām federācijām, ka mums tāda federācija nemaz nav bijusi. Iedomājies, tagad mēs runājam. Iedomājies, kad Latvijas basketbola federācija bija, Latvijas basketbola savienība, mēs viņu saucam, tad bija federācija. Mums federācija, tas sākās 23. gadā, nodibināja. Un viņi iet līdz šodienai. Latvijas hokeja federācija 92. gadā. Iedomājies, bet viņi slin 90 gadu hokejam. Tātad viņi bija kā struktūra iekšā PSRS hokeja federācija. Rīgas Dinamo bija pakļauta PSRS, bet Latvijas basketbola federācija bija pakļauta ben sev, un tāpēc, ka bija mums Latvijas čempionātu, es nezinu, kas te bija Latvijā, es tik mazāk zinu, bet nebija organizācijas, kā federācija sauc. Pa ko tas liecina, Andri? Tas liecina, ka šīs zobs bija jāizroja daudz ātrāk, bet vispār nevajadz ielaist. Pa ko tas liecina? Tas bija kaut kāda... mēs bijām kaut kāds Krievu kaut kāds apgabals. Hokeja kaut kāda daļa bija. Krievu projekts savai tā. Paņemsim arī šodienas Dinamo, tas arī bija tīri Krievu projekts Latvijā ar ietekmi. Bet, Valdi nevar salīdzināt arī kaut vai palasot to pašu grāmatu par Hatuļevu. Tur ir rakstīts, ka sporta pils bija tā pārbāz, ka to negāja runa. Es tev vēlreiz saku, ka 50. Bet Krievu izcelsmes, ko viņiem iet? Futbolu nebija tā Daugava, tur mīcījās, tur papakaļ. Futbols bija apmeklēts, bet hokejs bija tāds, ka uzcēl to sporta pili, viņi gāza. Cilvēki naktī stāvēja biļetēs, lai dabūtu biļetī. Lai vietu sākumā dabūt vispār. Tas bija vaiprāts. Un tad, kad radās Čihanovs atnāca, kad tur Helmuts Balders parādies, tad nāca latvieši vairāk, jo tur jau, tad sastāvā bija latvieši. Hendels bija, tur Hatuļevs bija, tur bija, mums savs zvaigznes bija, bet ļoti daudz iebraucēji bija, un tāds bija projekts. Toreiz vēl, kā, uz to nemaz neskatījās tā vienkārši. Hokejs tās bija Padomju Savienības sastāvdaļa. Bet, ja skatās tagad, Dinamo Rīga nav, Vefs ir. Kāds viņš ir? Labi, mēs viņu atjaunojam, tāpēc, kad gribējām atjaunot ASK, tur viss sadeg, tad paņēmām VF, un VF viņš turās, pateicoties Edgaram Jaunupam, 2008. mēs viņu, vai 7. es neatceros, kurā gadā mēs viņu atjaunojām, un attiecīgi viņš ir. Kas būs tālāk? Redz, grūti pateikt. Dinamo Rīga, arī Helmuts Balders viņu neuzskatīja jauno Dinamo Rīgu. Ļoti daudz to neatzina.
Jo, nu, tas bija kaut kāds. Ja Helmut tur būtu ielikuši, kā nu, toreiz jau Fiķīsovs, viss tur to Balderu tur likt, bet viņš to neatzina. Tāpēc, ka paņēma tur draugs, tu zini, kurš Savicks, ja, to visu projektu, ja, tāpēc, ka tur bija gāze klāt un viss tas izstījās politiski, nu, tāds nesēž. Ja, nu, redz, un ir jau hokejā, viņiem jau nav, hokejs jau kur ir? Hokejs Krievijā, Baltkrievijā, nu, daļai arī Ukrainā bija. Nekur jau nav, nu, Skandināvijā mēs netiekam, kur tā, lai Rīgas Dinamo spēlēt? Nav, kur. Ja, mēs redzam, kas notiek šodien, nu, kaut kāds, nu, vispār, kas tas pa čempionātu, nu, tāds, nu, nevar salīdzināt. Nu, Rīgas Dinamo, jā, visi grib tādu Rīgas Dinamo, kur iet un visi skatīties hokejs. Ir labi, bet nav kur spēlēt, jo hokejs ir Eiropā, nav basketbols, ja, nav līgas, nekas, tur ir kaut kāds, bet nav tik prestīži. Nav tādu nevaram mēs klubiem dabūt. Nu, ko, tās ir divas mūsu relikvijas, 90. gadu, kuras viena pilnīgi pazudus un otra, kā saka, dzīvība velk un ir čempioni un tā tālāk. Vēl šogad jānopelna, bet prieks vismaz var ticēt, ko Edgars ir teicis intervijās, tad jaunums proti, ka Rīga VF nākamā sezona lielāks budžets. Jā, NBA spēlēs, jā. To mēs novēlam. Labi. Nē, bet mēs koncentrējamies, nu kā ir transformēsies tagad uz izlasē. Jā. Ok, nākamais pieteikums. Tātad uzreiz, jā, Latvijas hokeja izlase pret Latvijas basketbola izlase. Jā, kā ir transformējies 90. gadu basketbols un futbols. Jā. Tas ir hokejs. Tātad Ļoti interesanti. Ļoti interesanti, jo, nu, piemēram, sāksim ar hokeju. Sāksim ar to, ka latviešu valoda ir ģērbtuvies. Nē, tā, ja mēs varam no šodien, nu, hokejs ir transformējies milzīgi. Un tu zini, kurš bija galvenais iniciators? Vispār, kāpēc Latvijas hokejs ir palicis tik nacionāls? Nu, pasaka, kurš ir pirmais? Nu, es teikšu, Arturs Irbi. Nē, Irbi jau bija tikai maziņš spēlētājs. Tu domā, ko Tur bija cilvēki 70. gados. 70. Nu, kur tu reiz to piedzimst? Plānā nebija vēl. Nē, nu es to stāstu, kad tajos gados bija tāds Andris Siliņš, kurš uzbūvēja 55. vidusskolu, kurā visi tie vītoliņi un visi, tā latvieši. Hokeja vidusskola, jā. Atnāca tur tīrie latvieši. Un viņš bija pirmais, viņš bija tas, kas pret šķēli gāja, gribēja tur nogalināt šķēli gāja, viņa tā kā arestēja, tur bija visā. Nē, nu, viņam bija bišķiņ uzgājis, bet viņš bija drausmīgi nacionāli noskaņots, un viņš to hokeju ārprātīgi gribēja. Un tas, kas tagad ir noticis, tas viņa sapnis bija, kad tiešām U18, ko tagad dara. Nu, jā, visas U izlases, nu labi, paldies Krieviem, Baltkrieviem, ka viņi tur nav. Nezinu, kā mums tas būtu gājis liktenis tur, kā mēs tur būtu noturējuši, bet tas, kam viņi palīdzējuši mums attīstīties, un arī hokeja izlase, pasties, ģērbtuvies runā latviski, ja? Jā, basketbolā vēl nerunāja, tagad sāks runāt. Ilgi nerunāja kaut kāds gadus, bet nu, tur arī bija panākums. Bet Latvijas basketbola izlasē bišķi savādāk viss tas process. Tur tika radīta Latvijas basketbola līga, tas bija pretēji hokejā, un mēs praktiski atdzīvinājām laukus. Kas nebija kādreiz. Nu, kādreiz bija centri. Liepāja tur, Ventspils bija ļoti švak, bet bija Gulbeni. Kaut kādi bija. Valmiera arī bija, jā, bet tad, kad parādījās viss, un tagad mēs redzam, nav, man liekas, pilsētas, kurā nav savas komandas. Nu, mēs varam paskatīties, no kurienes nāk Latvijas izlases spēlētāji. Tur nav Rīgas, tur ir no 80-90% no laukiem. Jā. To pašu Porziņu, Liepāju. Vienalga, kur spēlētāji, nu labi, Žagars. Valdemāra pilsētas. Strelnieks ir no Kuldīgas, bet uz Ventspili. Tā kā visa Latvija ir iesaistīta. Un tā ir tā starpība. Ja hokejā, nu, teiksim, es teikšu tā, ka šobrīd kas ir Latvijas hokeja izlase un kura sistēma gatavo šos hokejus un basketbolistus? Kāds ir tā? Nu, Valde, šobrīd mēs skatāmies, nevar tāpēc, ka lielākoties paskatīsimies Latvijas, cik mūsu, tā pašā basketbola izlasē, cik ir spēlētāji, kuri spēlē nacionālajā čempionātā, un cik hokeja izlasē spēlē, principā neviens. Viss ir ārā. Kas gatavo? Cits valsts. Cits valsts. Bet arī jaunieši tagad mums ir tendence, ja kādreiz varbūt brauca, ja kādreiz visi brauca, sākot no kaut kādiem 18 gadiem uz koledžām, uz vēl kaut kur uz kaut kādiem, tad tagad jau 14, 15 gadiem brauc. Un mēs redzam, U18 izlasi, godīgi sakot, paskatīšos kaut kā vienā no nākošajām naglām,
papētījuši, cik tad ir, kā tie hokeisti, kuri gatavot. Jā, Bet skaidrs, ka viņi šeit ir dzimuši un sākuši uz slidām uzkāpuši. Tā Paldies kā ir Dievam. pirmie treneri, kuri viņus ir gatavojuši un kuriem ir tie panākumi. Labi, bet ja mēs salīdzinām šīs dienas, mēs tagad arī redzam, ir Latvijas hokeja izlase šajos Nu, laikos. pilnīgi līdzīgs, plus Līdzīgs, jā. mīnus. Nu, Mums bronza, bija bet daudz arī- NBA spēlētāji. Mums Jā. bija arī hokeja. NHL, spēlētāji. 8. Jā, nē, Pagājušā visādi sezonā. tur es domāju, kur spēlēt. Ne, bet es domāju, pēc sasniegumiem, nu labi, augstākais sasniegums šajos laikos, nu, trešā vieta. Nevar skaidrs, salīdzināt piektā, hokeja, un basketbolu pēc pasaules pasaules popularitātes. Nevar. Nevar. Volejbolu var salīdzināt ar basketbolu, bet hokeju nevar. Vēl futbols Nu, futbolu ne vispār, tas ir ārpus, es tas ir domāju. ārpus visiem. Cik Bet, spēlē? tāpēc, apmēram, ir šīs divas, kā saka, viena spēlē ziemā, viena spēlē vasarā. Nosacīt, ja. Jā, bet Valdi, Mēs tās starpiem izlasēm kaut kā mēs tie skatītāji vibrē. bet ja mēs nolakam mazliet svītriņu, paskatāmies nākamā gada 10 nogriezienī uz priekšu, es uzskatu, ka hokejs attīstīsies Hokejs vairāk iet uz priekšu. jā. Hokejs iet uz priekšu, bet mums būs krīze. Basketbolā būs tagad krīze, jo ir labi jaunieši, bet vien 3-4 gadi ir diezgan tukšais gads, un kas tur spēlēs izlasē, tad Porziņiem līdz 40 jāspēlē. Labi, neskatiesim, zinām, pa priekšu. Ejam tālāk un paskatīsimies un salīdzināsim, piemēram, vadītājus. Lielos vadītājus. Šodienas prezidents. Jā, Kalvītis, Latvijas Hokeja Federācija un Latvijas Basketbola Savienības vadītājs Raimonds Vējonis. Es personīgi uzskatu, ka tur ir diezgan sarežģīti salīdzināt, jo mēs paskatāmies Kalvīša fonu ar visu Dinamo, Savickiem un vispārējo. Un Viņš ir Latvijas gāzes arī. jā, kur kāda nauda tur un ko Vējonim ir jāspēlējās tikai ar vārdiem. Pensionēts prezidents. Labi, viņš jau savu pensiju tur neiegulda, bet stāsts par to. Te tomēr, bet ja mēs novalkam un to pievēram drusku. Bet kas viņi bija abi? Abi divi valsts vadītāji. Viens Ko tas- premjerministrs, par ko otrs tas- Par ko prezidents. tas liecina? Kā uz to paskatās Bet valsts? kā to liecina? Paklausies, ir daudz valsts prezidenti vai ministri. Es nezinu, nevienā citā savienībā, kur bijušie prezidenti valsts līmeņi. Ko tas nozīmē Pagā, Latvijas mums lai valstī? Guns Ulmans vēl bija tur Jā, kaut kur. Ne, viņš tur bija, bet viņš nebija prezidents, man liekas, Vai tajā federācijas prezidents. Pagaidot, viņš nebija Latvijas tenisa savienībā, ne? Tur viss Nebija prezidents, viņš nebija. nav bijis, ok. Kaut kur visi bijuši, bet Savīckis bija. Nē, par ko ir runa tagad? Mēs runājam par to, kas tā ir Latvijai pa tādu modi, ka mēs liekam prezidents kaut kādas augstas stāvošas politiskas personas, bet neliekam cilvēks, Labi. kas tajā sporta veidā ir kaut ko sasniegt. Man ir arguments Lūdzu. par Kalvīti. Lūdzu. Kalvītim bērni spēlē, puikas spēlē hokeju. Labi. Tad tas nozīmē, ka Un tā arī tev ir Un ģenerāla menedžers ir jā, izlasē. dēls. Jā, tā tad, piemēram, ja man, tagad paņemsim tavu situāciju. Tavies spēlē, tu negribētu būt Latvijas Basketbola Savienības prezidents. Nekad. Vairāk tu negribētu. Man kādreiz Tu neviens redzēt negrib. man kādreiz ar spēku lika, labi. lai es paņemu, es teicu, man tas Labi, neinteresē. Valdi, tas esi tu, bet šis ir gadījums, kad drusku savādāk tas ģimenes modelis veidojās. Un kāpēc ne? Ja tev ir ietekme, tu esi bijis hokejā, tu esi pie Dinamo, tev tuvities, tās svaras ir, tu tomēr esi drusku pie naudas, tu vari palīdzēt. Es uzskatu, ka Kalvīts ļoti daudz izdarījis Latvijas hokejā. Nē, pa Kalvīti Ļoti. neiet runa, viņš ir pēc būtības biznesmenis. Jā. Viņš, tomēr būtu prezidents, kas... Gāzi grīdā. Nē, kas tas savu valsts nesteiciens. prezidents, kurš neko neatbild tik runā, un ir ministra prezidents, kurš atbild par visu ekonomiku Latvijas. Tomēr stāda budžets un tā tālāk. Un skaidrs, ka tā Kalvīša domāšana ir to hokeju pacēlus. Jā. Bija Lipmans. Jā, mēs varam parunāt par Litmam. Daudz viņu lielu, daudz viņu lamā, bet viņi nebūtu Lipmans. Hokejs tajā brīdī bija krīzē. Un viņš izvilka ārā, tāpēc, ka viņš bija, es nezinu, viņš visam citu vefiets. Ja? Kādā sakarā vefiets vispār sāk hokejam palīdzēt. Ja? Mēs redzam to starpību, mēs tagad redzam. Jo Kalvītim, kaut kā veidā viņš uzticās profesionāļiem. Mēs redzam, piemēram, īsās izlasēs ir latviski treneri, pēc iespējas vairāk profesionāļi salikt. Paties, kaut vai izlases paņemsim visi izlases treneru sastāvs, ir visi vecās zvaigznes. Ozoliņš, Vītoliņš, Irbe, ja? Dārziņš. Ja? Tas Ābols. Ābols. Jaunajiem, 20 no 18. Jā, Ābols, Sorokins. Ja? Tomēr ir cilvēki, kas ir Latvijas basketbolā, mēs apstāmies, ko liek pa treneriem.
Neviens negrib tur iet. Tāpēc, kad, kaut kādā veidā, es nezinu, kāpēc. Mums nav, mums vispār, es nezinu, kā hokejā, mēs redzam tos trenerus, bet mēs neredzam, kas notiek basketbolā. Es neredzu līderus šobrīd basketbolā. Nav treneru līderi. Sagot no augšām. Tagad ir parādies Jānis Gailīts, kurš tagad ir galvenais kandidāts uz izlasi. Kā saka, uz tādu cerību, ka tu izlasi glābs. Bet mēs ejam lejā, un tur nav treneri. Tur mums nav sistēmas, es redzu tur, kā saka, tādu paudžu maiņu, kad varbūt kaut kādā veidā tur tas viss pamainīsies, ja? Bet, varbūt, pareizi saka, Gailīts, labi, vēl par agri tur slavēt, bet tāpat nāk ārā, redz, Vecvagars, Kaspars. Viņš ir pirmo sezonu. Es par to vēl, ka kaut kur šķiļās tie cālēni, saprot, kaut kur jau viņam būs jāparādās agri vai vēl. Es ļoti ceru, jautājums ir par augstāku. Vecvakar nāks. Ir ļoti, jauniešu treneri, bet pirmais jauniešu treneris, kā arī Žants saka, ko tu vari izdarīt ārpus Latvijas robežām. Tas, ka tu te vari kaut kādu komandu pacelt, tā ir viena lieta. Skaidrs, Valdi, ka nav Krauliņš, mums nav Valdmaņa, tāda tipa treneri. Mums bija, veseli čup vecie treneri. Mums bija laba tradīcija, bet bija arī Atlas Višņēvits, mums tur bija Zvirgzdiņi, mūsu muižnieki un veseli čup mums bija treneri tā. Tagad tāds kritums, es nezinu, kāpēc, nenodod tos treneris, jo redz, mums tie treneri bagāts, kas bija, visi kaut kur pārzemēm atrod kontraktus un spēlē, bet nav mums, NBA nav neviena treneri. Mums nav, vienīgā cerība šobrīd ir Jānis Gailīts, un tāpēc viņš ir izlasēji. Tā kā mēs redzam to starpības, mēs jau runājam ne tikai par izlasu, mēs runājam arī par prezidentiem, basketbolā ir vajadzīgs savs kalvīts. Es tā teiktu. Vējons, vēl labāk, ja viņš kaut ko saprast no basketbola. Vējons ir augstlaicējs, un tāpēc arī viņš... Labi, bet paskatīsimies to, kāpēc nepieteicās vairāk kandidātu? Kāpēc nav 5 kandidātu uz savienības vadītāju? Vispār federācija, tā ir tāda... Nav ko pārmest. Zini, kas ir tā federācija tāda, kur visi ir jāiet un jāprasa. Par to lūkšanos, kurš tev nolūkties. Labi, vielu pārdomām. Kad sportā iestājas klusums, tas nozīmē tikai vienu. Gatavojies negaisam. Caur sīdarāba virzi gāju, ne zāriņa, ne nolāvu. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Paskatīsimies tālāk, salīdzināsim šo laiku ar Latvijas basketbola līga un futbola virslīga. Ļoti interesanti, man šķiet šis salīdzinājums. Tu pa virslīgi, ja? Nē, es tāpēc, ka es valdies uzaugu, nevaru tev slavēt, es uzaugu ne tikai ar NBA skatoties, ar ko svētdienās Jordan, Bergs komentē un stāstīja, tā balss vēl tagad. Bergmans, jā. Bet Lainers, Brocēni, Ventspils, tās spēles, tāpat es varēju nosaukt visu Brocēni tā laika sastāvu, visu jaunos... Mēs tak braucam uz salas, gribīju spēles. Vēl spēles, un kad parādījās visi Fergusoni un Simons, es varēju, tas bija... Kas pa basketbolu? Timons, visādi tur viņi bija. Var sakot, stāst par to, arī visi naturalizētie... Bet arī daudz latviešu bija. Jā, par to stāst, ka kāds bija LBL līmenis, kāda bija apmeklējums, viss, un par tādu futbola virslīgu es maz ko zināju. Jā, un tagad viss pamainās. Viss ir otrādi. Valdi, kāpēc? Man liekas, ka atnāk uz Krievu naudu. Labi, mēs Rīga auda nebūtu, kas iedeva. Viens trakais, ja mēs vēl pāriesim, pēc tam pāriesim pie futbola kā tāda, bet ar ko tad tavuprāt virslīgi paņēmos basketbolu? Jautājums, vai tā, kad bija LBL, bija pārpildīts arēnas, vai tad tā nebija Krievu nauda, tā bija vietēja nauda? Tā bija pašvaldības. Ļoti daudz uzņēmēji bija latvieši, un tie guldījās. Tagad mēs redzam, viss bizness ir lielākoties pārgājis. Investori ir visi ar ārzemēm saistīti, tad visu to peļņu grāž prom. Ja? Viņiem ļoti maz mums... biznesa atbalsta sports. Basketbols. Jā, bet futbolā ir otrādāk. Futbolā atbalsta UEFA. Tur katras komanda saņem naudu. Agrāk tā nebija? Nebija. Un tur ir tā lieta. Viņi tagad, tāpēc tur 10, 12 komandas, viņi visu dabū, un kaut kāds tev minimums ir, ko tu vari būvēt. Ja būtu šobrīd Latvijā katrai komandai piešpricēt FIBA, piemēram, kaut kā 300 000,
cits līmenis būtu. Būtu uzreiz Bet- Jēkabpils, Saldus Bet, un Valdi, tu paskaro, Jelgavs un viss. paņemam nekur to pašu Lietuvā, nu, LB, viņu vietējais, kas ir. Nu, top 6 komandas basketbolā jaudīgs. Kāpēc, tu zini? Pašvaldības? Jā. Tikai. Milzīgs naudas dod. Viņiem basketbols ir reliģija. Viņiem tā. Viņiem nav Rīga un vispārējās mazās pilsētiņas. Ja? Viņiem ir Kauņa Viļņa. Viņiem Jā, nav galvaspilsēta. principiāli, jā. Kauņa tagad ir vairāk galvaspilsēta. Nu, tāda pēc basketbola. basketbola, jā. Viļņā redz tur ir tālāk Klaipēda. Klaipēda, Paņivēžis, tur Viss. Biržai, Viss. teiksim, sapratu. Ir visādas komandas, viņiem ir ļoti. Un kāpēc bija Baltijas basketbola līga? Kāpēc Leiš aizgāja prom, zini? Viņi saprot, ka te nav ko. Te nav ko darīt. Viņam Igauni drausmīgi nepatīk, braukāt nepatīk. Nav tērēšana. Un vēl kas, ko viņi izdarīja, ko es vienmēr... Vai tas ir pareizi? Nē, bet es tev pateikšu, ko izdarīja Lietuvas Rītas ar Žalgiri. Ko viņi pateica? Skaļi. Viņi pateica tā, ja mēs brauksim uz mazām pilsētām, pēc tam tur radīsies basketbols, kurš pēc tam spēlēs Žalgiri? Jā. Tā doma. Mums tik tālu basketbola savienība nevar Neaizdomājās, aizdomāties, ka mums vajag 6 komandu vietā uztaisīt 10, 12, un tad mēs zināsim, ka no tās pilsētas iznāks kāds jauns porziņš, kas spēlēs tur. Nu, to mēs nevaram saprast. Ok, skaidrs. Tā kā virslīgai cepuri nost, ka viņi ir ļoti labi ļoti labi. Ļoti laba, kā var pateikt, kalendārs. Viss ir sataisīts un sistēma. LBL, kas Latvijas... Kad ir LBL, tu zini? Kad sāk spēlēt LBL? Pēc vēsturiski? Ne tagad, šo sezonu. Es zinu, Tikai sezonas beigās izspēlē play-off. Viss nav LBL kā tāds, lai tu saprastu. Nav, ir regulārais. Latvijas-Igaunijas līga. Pareizi. Un tad no tā atlasās. Tikai 6 vai tur sapratu. komandas, kas spēlē. Kur ir problēma? Latvijas basketbola līgas jau Mums nav nav. kā tādas. Viņi tikai izspēlē, viņai tikai vārds. Šitos neaizdomājos. Nu, redz, Andrīt, es tev pateikšu priekšā. Skumji, bet kā tu redz, cik ilgi tā te būs? Es jau teicu, mans ieteikums ļoti vienkārši. Meklēt investors un sākt atbalstīt reģionālos centrus. Līdz 10 komandām aiziet. Latvijas neko nedod. Neko viņiem tur kaut kāds projekts, nav nekāda. Es neredzu nekādu. Mēs tikai Igauniem palīdzam. Mēs savu basketbolu neattīstam. Āmen. Punkts. Jā. Virslīgai cepums. Futbols, tikko par to runājam, bet arī salīdzināsim tādus laikus kā Skonto un RFS. Nevaram nesalīdzināt, jo vēl aizvien, man liekas, ne pasaules, tad Eiropas rekords ir, cik Skonto gadus pēc kārtas ir bijis valsts Kur čempions. spēlēs Skonto un kur RFS? Labi. Visi teiks tā, tagad ir citi laiki. Citi laiki, cits iespējas, protams, bet Barcelona ir bijusi Rīgā. Mēs ņemam Skonto RFS, Intersons Milovs. Ņemam kopā, jā. Jā, Lai tas, tā, jā. tas ir kopā. Tos nevar atraut. Bet nebūtu Skonto, nebūtu Milovs. Tu šī tā velc? Jā, es vēl tā, kad Gunts, principā, traks cilvēks, es viņu ļoti labi pazinu. Un to, ko viņš izdarīja Latvijas futbola labā, viņš tagad ir pazudis un tā. To nevar nenoliegt. Futbolā viņš ir izdarījis lietu. Mums vēl aizvien nebūtu, kur izlasēt. Bet kur bija Latvijas izlase un kur ir tagad Latvijas izlase? Jāpiemina, ka mēs bijām uz Eiropas čempionu. Mēs bijām 16. Jā, bet nebija 32. Labi, tur jau 16. Labi, tur mums jāpiemina, ka Skonto spēlē, man liekas, 90% Latvijas futbola izlases pamatsās. Nav svarīgi. Svarīgi, kas bija tad un kas ir tagad. Labi, mēs salīdzinām pie viena, kur bija tāda izlase un kā. Skonto spēlēja 90% vietējie spēlētāji. Labi, viņi bija, bet kas viņi sagatavoja? Padomu sistēmu, kura pārveidojās pa Skonto un attiecīgi Gunts pareizi visu samanedžēja. Ko tas liecina? Tas liecina, es vēlreiz saku, ka Latvijā var būt tikai viena komanda vienā sporta veidā. Futbolā tas bija Skonto, basketbolā tas ir Vefs, Rīgas Dinamo. Tā var eksistēt. Mēs nevaram, kā mēs sadalām tos resursus un struktūru, mums nav nespēlētāji, bet skaidrs, ka jāatrod līga, kur spēlēt. Ja? Tad mēs to varam. Un mēs redzam, piemēram, kā tu redzi, kāda starpība? Piemēram, RFS tagad ir labākā bāze vispār, es domāju, Baltijā točina. Kāda bijusi vispār? Nē, tāda bāze, kā tur var trenēties. Tikai ir otra lieta. Kas tur trenēsies?
kuri ja kādreiz tā atlases futbolā bija daudz lielāka. Labi, Valdi, es Bērni domāju, bija vairāk. Tu redzēsi, es to nenovēlu, bet pēc pusgada varbūt lietuvieši te būs pilns un trenēsies. Īrēs to bāzi un izskatās. Nu, labi, bet tas jau mums neinteresē. Protams, ne, bet jautājums, ja būs kāds lai mums. sagatavo latviešu futbolistu. Tā, tagad, Labi. kur futbols ir tagad vienīgā vieta, kur arī spēlē citautieši, ja? Jā, labi. Nu, te jautājums ir tāds, jā. Ja mēs arī paskatāmies kaut kā izlases līmenī, tad, man liekas, no vietējā čempionāta gan izdevies neviens. Visi, labi, Ikaunieks un tie, bet tas ir Ir, kaut kas jau ir, bet tie saprotu, labākie labi, ir prom, jā. jā. Bet kādā ziņā bija jautājums citautieši, ko? Nē, tas, ka šobrīd hokejā viņi mazāk, jau pavisam maz paliek, bet futbolā vēl, kā saka Ģirds Mihelsons no Metas, viņš saka, vēl tā krievu valoda dominē daudz kur. Jā. Klubos, Ne. jā. Nu, mēs redzam, politiskā Klubos, situācija nav Klubos, laba. jā. Nu, krieviem galīgi švāk iet tādā ziņā politiski, un tagad mēs redzam, kas arī Latvijā notiek, un viņus sit visās pusēs. Un tāpēc futbolam arī tiek par šo. Nu, bet, ja mēs salīdzinām Indriksona ieguldījumu, stadions, visu tā infrastruktūru pret Milova ieguldījumu, nu labi, citi laiki. Milovam vēl stipri vēl kāds gads 10 jāpastrādā. Nu, to mēs redzēsim, kāda būs tie augļi 13 kārtējs čempions vai cik vai 5, Jā, cik viņš ir, es nezinu. Jā. Bet, es domāju, tīri par to ieguldījumu, tad šajos laikos, un tie laiki, tās ir cits naudas, bet viss cieņa Indriksonam, lai kā viņam ko pārmet, ko no kurienes un kas tā pa naudu, mums ir stadions skonto, kur mēs aizvien vēl spēlējam Nacionālais. Būs nacionālais čempions, būs skonto stadions. Labi, laiki nav Un arī salīdzināmi. Ķezarmeža bāze šobrīd trenē Rīga. Tā kā FC Rīga, jā. Viņš ir transformējies 2 klubos. Jā. Principā RFS pārņēmus to līderismu tādu, un Rīga atkal ir pārņēmus bāzes. Jā. Gan stadionu, gan Ķezarmežu. Ok, tur var 2 vārti, var bumbu dragāt šurp turp, kurš kā. Arī apvienosim nākamo jautājumu. Bobslejs pret skeletonu, viena federācija, bet apakšā pieliekam Zīns Ekmans un Dainis Dukurs. Ļoti labi draugi. Viņi viens Ļoti otru labi neieredz. draugi. Labi, paņemsim, salīdzināsim Bobslejs un skeletons. Mēs varam salīdzināt, jo viena trase nebūtu bijusi Siguldas trase, nebūtu neviens otrs sportveids mums. To uzbēvēja Krievi. Nu, Krievi. Jā, Krievi. Un tagad grib daudz nojaukt viņu, tāpēc, ka baigi dārgi un tā tālāk. Ja? Sākās. Bet atkal šis- sāksim 90. gadi. Bobslejs divnieki vienmēr ir bijis uz kartes. Visos sportos. Nu, Ekmans, atceramies, ir olimpiskais medaļnieks. Jā. Viņi, teiksim, trase ir. Ja? Grūti laiki bija, bet kas bija interesanti, kad bobslejas ļoti labi mācīja nomenedžēt, dabūt mūsu Latvijas uzņēmumus, kur palīdzēja. Bobslejas nav viegli. Un vienmēr mums bobslejas bija jau bijušā Padomju Savienībā, tas jau bija. Tu zini, VFA komandas taisīja, visas lietas. Un visi pirmie panākumi tiešām bija sākās no Rīgas. Ja? Un tāpēc tas bobslejs aizgāja strauji tādā ziņā tālāk. Un nevis tā nolikvidēja, bet aizgāja. Un tāpēc, ka tur ir parādījās cilvēki, bija upatnieks kādreiz, kas Bet bija... tas ir entuziasms, Valdi. Tas ir tā kā traki skrubē cilvēki. motori, tie ir traki cilvēki. Jā, un es domāju, Zintis tur ir tik daudz ieguldījies. Mēs tur redzam, visu cik mēs esam olimpiskie čempioni, tāpēc, ka ar bišķi kādu laiku atkāp. Ja, ka mēs esam tur medaļnieki, mums ir visi bobslē. Un tas pats arī ir skeletons. Es brīnos vispār. Ko nozīmē cilvēka faktors sportveidā? Piemēram, mēs redzam, mēs nerunāsim arī par BMX apsties. Tur parādās jauni cilvēki, bet tur nav ko it kā salīdzināt. Jā, bet šeit tas pats ir treneri, ir vadītājs treneris, tā kā Dukuram 2 dēli, ja? Un Dukurs pats Dainis, un ir bobslējs. Un viņi iekšā vienā federācijā karo pa visu. Viņiem ir politiski dažādas uzskati. Viens ir nacionāli noskaņots, otrs vairāk tur, kā saka, ir tāds citi pieeja bišķiņi. Un tā viņi visu laiku karo. Bet tomēr panākumi bija Jā, bet Valdi, iedomājies arī, šobrīd par Dainu runājot, ienāk pasaules sportā skeletons. Labi, viņš agrāk bija, bet tā viņš kļūst populārs. Saprast to, ka mums trase ir, tad mājā, ko Dainis funkcionē. Bāc, man ir 2 puikas, ķeros klāt skeletonam. Pats skeletonā īsti nav tā kā sportists bijis. Nezinu, man atvainojas, es kaut ko nezinu.
Bet arī tā uzņēmība, un tad tu sāc, kā viņi tur, kā es dzirdēju, garāžās likt kopā, braukt pa trasēm. Naudas nav, neviens nedod. Pašiem galvā paši jāber. ieķīlā kaut ko, lai dabūtu, sāk braukāt, un nāk tie panākumi. Un panākumi tā, ka, mēs zinām, kas ir Martins un vispārējais. Un pretī ir bobslejs, nepaliek greizsirdīgs. Nē, viņi tā kā iekšēji konkurēt, motivē viens otru. Jā. Tā baigi interesanti. Parād, cik tev, cik man medaļas. Bet baigi interesanti vēl bet tas iespējams tikai Bet Latvijā. dukuri abiem dukuriem bērni nav Jā. skeletonisti. Jā. Nav. Kāpēc? Nav. Andri. Kāpēc man... Kāpēc tavs dēls nav aktieris? Tas pats, Jā, bet tu nevari piespiest, tu nevari. Jā, Tad bet, jāsaka, bet Dainis jau nebija skeletonists. jā, par to, bet paskaties, bet Valdis, bet tas ir gēns, paskaties, Martins ir treneris, olimpiskais čempions kā treneris. Kā treneris, jā. Jā, tad, šis, labi. Viņš nevarēja aiziet prom no. Tad tas ir kaut kur iekšā, tas ir iedzims, tas tur un tas turpinās. Valdi, tad to nevar, kā. Jā, bet skeletons Latvijā Kristaps atrenē, Sans netrenē. Tāpat arī viens no brāļiem trenē, otrs netrenē. Zini, kas baigi interesanti, ka tas skeletons, es domāju, vēl atzīmes. Kāpēc? Tāpēc, ka Parādās, es redzu, ka jaunas sejas parādās. Mēs redzam olimpiādē pilnīgi tur ar uzvārdu Indriksons. Jā. Ok, labi. Jā, bija. Tur parādās, es domāju, ja tur arī tāda, teiksim, dzīvos laikmetam līdzi un mūsējie, tomēr Dainis visu zina. Un arī Martins visu zina. Un es domāju, ja tur trāpīsies kāds talants, es domāju, viņi noteikti palīdzēs. Nav tāds kā Martins. Šķilsies. Jā, es domāju, ka skeletons, tagad ir kas galvenais sporta veids Renis? Kamaniņš. Labi. Un Kamaniņš tagad izlīda. Kamaniņš malač visi. Bet tur ir arī Rubenim. Bet tie divi, tāpēc es saku cilvēks, Rubens, tagad skaties. Tie divi cīnījās, skeletons, bobslejs, kurš vairāk dabūs. Tie abi pacīnījās, sakašķējās, viens otru tur, zin kā, labi. Un iznāk Kamaniņš ārā un šobrīd dominē pilnīgi. Jā, bet Valdi, tu skaties, arī mums nav, bobslejam, četrniekam nevar nokompletēt. Agrāk mums bija trīs komandas, no kurām divas. Jā, tagad viena nevar dabūt. Arī tas ir kritums. Kādreiz jau bija stūmēji baigi. Es par to, ka stūmēji. Kur tie stūmēji palika? Aizstūmušies. Nē, ko viņi stūm tagad? Nē, bet ko stūm, kas to zina? Ir jā... Cement. Bet es tev vienu jautājumu uzdošu, ko tautā. Man ir žēl par to, ka vienkārši tas parāda to, mēs pat runāsim par vieglatlētību, ka nav tas jaunais resurss. Es gribu vienu jautājumu uzdot par Renes sporta veidiem. 3 Renes sporta veidi, kas Latvija ir pacēlos, tādā atpazīstamiem. Jā. Kāpēc futbols ir tik greizsirdīgs? Tur tie daži tipāži. Jā, bet viņi jau uzcēl to, sāk kultivēt šo un tas aizgāja futbols pret Renes sportu. Es domāju, tas nav objektīvi un tas nav godīgi, tāpēc, ka, kas nav godīgi? Pasaka, kāpēc tik daudz naudu jādod? Kāpēc atdodiet futbolā bērniem? Kāpēc jūs dodat tur? Tā motivācija. Labi, tad nojauciet Siguldu, nebūs vairs jādod, Tāpēc, ka dārgi ir uzturēt, jo to Siguldu ir dārgi. Ne jau federācijas. Kas ir dārgi? Mēs redzam, cik mums naudu aiziet. Sportam vispār. Mums sportam tik maz. Es uzskatu, ka diezgan maz ieguldamies. Ļoti maz. Valdi par to vispār nav stāsts. Un tāpēc mēs šitas viss sports, kas šeit, par ko mēs runājam šos 3-6 gados, tas ir lielākoties privātā iniciatīva, dabiska. Un tad kas notiek? Tiklīdz ir panākumi, tā politiķi, visi fotografēties brauc. Ierēģi nāk un uzreiz sildās uz visas tās bāzes. Jā. Tā kā mūsu sports turās tikai uz trakiem. Kad sportā iestājas klusums, tas nozīmē tikai vienu – gatavojies negaisam. Caur sīderāba birzi gāju, nezāriņa nenolāzu. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Bet ir 2 sporta veidi, kas pazaudējuši no 90. gada pozīcijas. Pilnīgi. Jā, un tā ir nākamā sadaļa – vieglatletika pret volejbolu. Un volejbols. Tas, principā, tā, sāksim ar vieglatletiku. Jā, te mēs varam atminēties, kādi bija pasaules vieglatletikas čempionāta olimpiskajās spēlēs, kādi mums bija skrējuši ķēpmetē, kādi bija, cik brauc, medaļas tur jau skaitīja, tur nerunāsim par šķēpmešanu, tur arī Devičs, Brūžiks un Oljāri un viss, cik bija. Kur viņi visi ir?
soļotāji, Vadēja medaļnieki, jau viss. Tur vajag skaitīt un skaitīt un viss. Tur mums tik daudz mēs atveram, kādu talanti. nepieminam, bet vienkārši tas bija Bet tā. kas viņus gatavoja? Latvijas sistēma. Jā. Tagad, kas notiek ar vieglatlētiku? Tagad ir tā, Manēži, atkal manēži U12, U14, U16 un vēl U18. Pēc tam viņi viss pazūd. Nav. Tad viņi trenējās tikai tāpēc, kad ir tā sporta skola. Mums nav studentu sports, kur vieglatlētika varētu eksistēt. Un mums nav vieglatlētikas klubi, kuri tad piesaist labākos trenerus, labākos audzēkņus, tad iedod duālo izglītību, ka viņi var trenēties. Jau uz pasaules čempionātā tad viņi visi brauc uz Ameriku. Tad viņi visi brauc uz Ameriku. Amerikā jau tā ir milzīga konkurence. Tur ir mūsē ļoti daudz, ap citu viņi dabū izglītību, bet izsisties, redz, mūs vienīgā lasmana, kas tur ir, trauma dabūjas, bet kaut kāds rezultāts tāds, bet elites nav. Vienīgais mums Keišs, kas te ir, kurš te kārtlēc, bet 5-8, tur jau Džeks 6-10, 6-20, jau lec tur viss pēc kārtas. Nav mums vispār neviena šobrīd, mēs uz pasaules... Čempionātā aizbrauc 4 cilvēki. Ne, uz pasaules... Es runāju par pasaules, tikko bija telpās viena cilvēka. Viens tikai. Nav, klausies, normatīvā gadiem kāp. Tad, ja tu kādreiz varēji nokārtot, bet tagad viņi kāp, un mēs vispār netiekam līdz. Es nezinu, vieglatlētika, es uzskatu, ir pamats visam, un tur federācija, viņi, kā saka, es nezinu, ko viņi dara vai nedara, bet viņi, viņi vajadzētu to vieglatlētiku vairāk atbalstīt. Bet viņi saka, vieglatlētika ir pamats, tā ir karaliene, ja? Bet mums viņi nav ne karaliene, es nezinu, atrod... Kalponi. Atrod kaut kādu sinonīmu. Nē, Valdi, bet te nevar nepiekrist tam, ko saka arī pārstāvji, viņi saka, bet nav jau bērnu. Jā, bet paklausies, man meita ik pa laikam aiziet uz vieglatlētikas piebāst zāli, visu treniņu, ļoti daudz. Nav talanti, nav treniņi, nav tas. Nav sistēma. Es domāju, ka problēma ir tagad, Lācis ir uztaisījis savu privāto skolu. Viņam tur ir tik daudz bērnu. Viņš ir treneris 20 kaut kādiem dažādiem sporta veidu talantīgākiem. Nevar viens treneris. Katram, piemēram, lecējiem jābūt vienam trenerim, tur kārtim, otru, tur, teiksim, sprinterim, tālām distancēm ir tāds treneris. Tas jau nav. Kur tad ir? Kāpēc Olijārs netrenē? Olijārs trenē Rīgu. Futbolu, jā. Nav. Maksā? Tāpēc, Kur maksā? Viņš jau kādreiz arī mīlēja to futbolu, bet tas beidzot aizbēga. Māte tā bija sačakarēs smadzenes ar to vēl. Tikai aizgāja prom. Bet kāpēc tikai Lācis vienīgais? Ko Bružīgs dara? Bružīgs trenē Rīgas junioru basketbolā. Viss ir kaut kur tāpēc, citur, kur maksā Bružīgs nav. pareizi pateica, viņš vajag izveidot klubu, ja būtu atbalsts, viņš noteikti trenētu. Un es redzēju labas meitenes, ka mēs bijām aizgājuši uz Latvijas čempionātu, labas meitenes lec, viņš, tur vajadzētu 30 centimetri pielikt, un tur jau būtu kaut kādā topā. Tie 30 pa centimetram ir tik grūti. Labi, otrs sports veids, volejbols. Volejbols. Labi, parunās volejbols. Cita arī mūsu kanāls sāk volejbola apskats. Skatieties, lūdzu, jo volejbols lēnām sāk atzimt. Mēs spēlēsim Eiropas čempionātā? Jā, es tev pateikšu vienu epizodu, ko maz kas zina. Pārsteidz Valdi mūs. 90. gados Latvijas volejbols bija divreiz augstāk kā Latvijas basketbols. 90. gados bija Ventspils Nafta, viņi Čempionu līgā spēlē. Viņi bija top 4 komanda vispār Eiropā. Tad, kad viņi transformējās no radiotehnika... Bet tur spēlē būs Latvijas. Tur Ventspils nauda bija milzīgi. Daugavas sportnams bija. Vispār bija vislabākie spēlē čaļi. Te bija baigā ažiotāži. Kas notika jaunatnē? Tur bija tāds, ka es to sistēmu sāku izveidot basketbolā. Jaunas līga. Jā, tad lielākais kritizētājs bija tāds Leits, kas strādāja volejbolu. Viņš bija valsts struktūrās. Viņš bija lielākais ienaidnieks, kā es to sistēmu laužu. Un ko darīja volejbols? Mēs attīstījāmies, volejbols kritizēja. Ja viņi būtu to pašu jaunatnes sistēmu turpinājuši, kā es, būtu sadarbojušies.
kaut kādā veidā viņi būtu turpat, kur tagad. Jo Latvijā volejbols, mēs redzam, viņš transformējās uz beach volejbolu. Mums ir medaļas, mums ir panākumi, mums ir pasaules čempioni, mums ir viss. Saprot, bet mums nav klasiskais volejbols. Mēs runāsim par klasisko, tad paskaidro, kāpēc Igaunija ir tik attīstīta. Tāpēc, ka viņi tādā laikā nepazaudēja to realitāti. Jo viņi to volejbolu neatstāja malā. Viņi vienu brīdi uzlika lielu uzmanību, tad tur bija. Bet tagad, es domāju, arī tur... Nē, tagad par šo, mūsu top 3, tur Ezerzeme, Rīga un Lūši, treneri visi latvieši. Nē, tāpēc, ka naudas nav. Ne, labi, Valdi, bet tur tas sasniegums arī Latvijas izlases jaunais treneris ir Latvijas, kurš prieks, kad pēc ilgiem laikiem ir atpakaļ. Bet te arī parādās vietējais cilvēks. Cik Raimonds taču varēja pateikt man aplika un aizieš spēlē, trenē līdz pēdējiem. Jābūt ir augumam, jābūt ir fiziskiem rādītājiem. Volejbols spēlē. Tu zini, ja mēs ņemam visu vēsturi Latvijas, arī padomu vēsturi, kurā sporta veidā visvairāk zelta medaļas izcīnījuši? Kurā sporta veidā? Jā, kurā Latvijā sporta veidā? Es uzskatu, ka vieglatlētikā. Volejbolā. Nenormāli daudz zelta. Bugajenkovs ir divkārtējs olimpiskais čempions. Seļivānos ir sievietes vesela čupes aizmirst uzvārdu. Es tev saku, nenormāli lielas tradīcijas. Šito es nezināju. Tradīcijas ir. Vienkārši tajā brīdī nebija federācija vai kas labi atsausnīts tur paņēma un tagad arī viņi tā kā jaunas ambīcijas ir volejbola federācija. Skaidrs, ka to sportu veidu var reanimēt. Vieglatlētiku volejbolu vajag reanimēt. Labi, nolakam šeit svītru. Volejbols spēlēs Eiropas čempionātā. Ok, mums ir spēlētājiem šādi tādi tur problēmas ir, tāpēc, ka nav traumas viss. Vieglatlētika varam uz šitik pirkstiem saskaitīt, cik aizbrauc. Tur ir arī jātaisa kirdik. Valkam svītru, nolakam un dzīvojam tālāk. Ar to mēs arī pieliekam punktu šim diezgan filozofiskiem mums ir ļoti es ilgi domāju par sižetu. Nē, Valdi, bet cilvēki patīk rakstīt, jums patīk šāds sižets. Tāpēc, ka es ļoti daudz ko uzzināju un nezinot Latvijas sporta vēsturi, kā tam mēs spriedīsim par nākotni. Bet ir uz ko tiekties. Nav galīgais pesimisms, ja neskatāmies tur. Viss ir sistēmā, viss ir cilvēkos. Vediet bērnus uz sportu. Mēs nekad nezinām, kurā brīdī izšķelsies mazais jaunais talantīgais. Un gatavojiet viņu fiziski spēcīgs, nevis specializējiet U12, U14, lai tikai viņš uzrāda labs. Ja viņš būs spēcīgs, viņš uzrādīs labs. Visbeidzam, jā. Un ja jūs nezināt, vai jūs bērnam ir talants, sāciet ar vecākiem. Atā. Jā, tevīm sāksim. Paldies, Valdi, bija sakarīgi vispār. Priecīgs svētks. Tev arī. Sportā tavs zaudējums ir kāda cita uzvara. Bet kāda zaudējums var kļūt par tavu uzvaru? Sports atgriežas mājās. 1-1 LV.